Šodien mums ir viena diena lielmeistara dzīvē. Čau, Nikita. Čau. Ko mēs šodien darīsim, pastāsti? Ir 9 no rīta, tā kā es pieņemu, ka vajag kāds 5 minūtes, lai saprastu. Nezinu, lai nāk garā. Te Nikita kāpj pa tādām, nezinu, kas tas tāds ir pa vingrojam. Nikita, kas tas parāda un ko tu trenē tagad? Es tagad trenēju turņu galotnes, bet tas tā neoficiāli. Nopietna lieta ir tikt uz ganību Dambī uz jauno maskačku. Alberta turnīrā. Jā, kaut kur ar 8, 9 es ceļos parasti. Un tad, es lēnāk garā paprokastoju, varbūt apstos ēpastus. Tad parasti sāku gatavot materiālu sauzēkņiem, kaut ko skatos pats sev. Ja notiek kaut kāda liela turnīra, tad ātrā pārbaude, kas tur notika maniem kolēģiem, draugiem. Tad kaut ko uzēdu, un vienas otrajā pusē vai nu pats trenējos, tad kaut kādu taktiku ličasā, obligāti ličasā. Ličas? Ko tu dari taktika? Kā te izstāst tavs taktikas treniņš ličasā? Tā vienkārši trenēju taktiku. Nu, kur tu spied tieši podziņu? Puzzles vienkārši un viss? Jā. Okay. Nikita, ko mēs tagad trenējam? Būtu, Andrej, būtu! Bet es vienmēr cenšos darīt mazāk, bet kvalitatīvāk. Tā ir tā galvenā pieeja. Jo, teiksim, man viens audzēknis, viņš dara 100 uzdevumus dienā, bet 50 ir pareizi, 50 nepareizi, par ko es ļoti esmu neapmierināts. Es daru kaut kur no 10 līdz 20, bet cenšos to darīt kvalitatīvāk. Jā. Nikita, ko mēs tagad darīsim? Tagad zirdziņu galotnes. Zirdziņu galotnes? Jā. Viņš neizšķirtas, ne? Tu vispār... Vienmēr uzvarēs. Vienmēr uzvarēts? Jā. Bet, prasa dažas iemaņas. Kas ir svarīgi zirdziņu galotnes? Kas jādara? Parādi. Skaties. Paņem zirdziņu un tad šil. Labi, es jokoju. Tā kā pacietīgi vienkārši jādarbojās. Un cik reizes tā jādara, lai zirdziņu galotnes spēlētu labi? Vismaz 10 reizes, pēc tam bišķiņ atpūsties var, pēc tam vēl 10 reizes. Un tad vai raksta materiālus savam kursam, vai strādāja ar audzēkņiem, tad ja paliek spēks, tad vakarā kaut ko skatos vēl, bet citādi atpūšos. Ja ir brīvāka diena, tad eju kaut kur uz sporta zāli patrenēties. Kādas 3 reizes nedēļā tas ir obligāti, jo citādi mēs jau sežot visu laiku, pilnīgi beigties. Tā kā tā. Tā, Nikita, kas tas tāds ir? Kas tiek trenēts tagad? Laiņu galotnes. Laiņu galotnes. Tas ir pat pa garajām vertikālēm. Diagonālēm. Vajag izturīgi. Laiņu galotnes, tāpēc, ka vajag izturīgi. Okay. Es spēlēju Českomā diezgan regulāri, pēdējā laikā spēlēju Title Tuesday. Un man ir challenge, man ir izaicinājums, jo tur līdz maijam notiek tas lielā atlase, un ja tu tiec top 10, tad tu kvalificējies tajā Speed Chess Championship. Pagaidām es... Nākamais vingrinājums. 20, tas jau easy, ja? Tas jau 4. sporta klase, ne? Noteikti, jā. Tas jau tur pie Chessmania turnīri. Senši to mēs... Vēl varbūt uzliekam. Vēl, jā. Kas tad? Jā, šito lielo ripuli. Vēl tādu vienu. Ko mēs tagad trenēsim, Nikita? Šī ir smaga tēma īstenībā. Atklātņu teorija. Atklātņu teorija? Tas jau. Jā. Tad šādi īstenībā lielmeistari trenēja atklātnes? Šī parāk smaga priekš manis. Kas tā ir pa teorija, Nikita? Tā ir Berlīne. Berlīne tā ir? Jā, Berlīne. Nevar pacelt. Nē, nevar.
Ok, Berlīna pat raku. Nevar pagaidām. Labi, tas championship. Pagaidām es esmu pēc pēdējā turnīra 92. Tas izskatās grūtākais vingrinājums. Noskaidrosim, ko Nikita dara tagad. Nikita, ko tu trenē tagad? Nikita! Ko tu trenē? Tas klasiskais šaks. Ok. Netraucē. Otradien tajā vakaras turnīrā, un tad es spēlēju pa nakti. Tas ir vienīgais laiks, kad man ir. Jā, un tad ir jāstrādā un jāiet sportot un tā. Jā. Ko ēd šahists? Viss pēc kārtas. Paldies!